Mani sauc Inga Zaratoka, un es esmu izaugsmes kočs, garīgais mentors un sieviešu retrītu organizatore. Un, jā, es jau vairākus gadus darbojos tieši ar sievietēm, kuras ir nonākušas sava dzīves posma zemākajā punktā, un es viņām palīdzu ar dažādām metodēm atkal pacelties spārnos un lidot kā ērglim. Nu, lūk, un lapa, kur es izveidoju, un kur arī var atrast visu informāciju gan par coachingu, gan par šo retrītiem, ir durvis uz dzīvību.lv. Tāpat tās arī man var atrast visos sociālajos tīklos, vai nu zem vārda Inga Zaratoka, vai durvis uz dzīvību. Bet šodien par izdegšanu. Šodien par izdegšanu. Un tātad, kā es stāstīšu savu stāstu. Es strādāju darbā, ļoti brīnišķīgā darbā. Es biju pasākuma aģentūrā, un man ļoti patika šis darbs. Viņš tāds ir ļoti radošs, vasarā ļoti radošs un ziemā ļoti radošs, jo tad ir visi pasākumi. Bet tad, kad ir rudens un pavasaris, tad ir tukšais laiks, tad ir rēķini jāraksta un jākārto viss. Un tas mans nav, tā nav mana lieta, kas patīk. Bet mēs zinām, ka katrā darbā ir kāda garoziņa. Bet ko es nezināju, kad bija brīdis, kad es biju izdegusi. Un tad es sāku saprast, ka patiesībā pēc darba es darbojos tādā brīvprātīgā organizācijā, kur no manis ļoti daudz prasīja, un tās prasības bija tik augstas, un tās slodze bija tik liela, kad es reāli saguru no tām, jo es to nevarēju izpildīt. Bet, redziet, tas bija darbs, nu, tā kā tāds brīvprātīgais darbs pēc darba, bet tas atspoguļojās uz manu darbu, kurš man patiesībā ikdienā ļoti patika. Un tad es varu skatīties darbā, it kā visi baigi forši, vai ne? Man ir brīnišķīgākā priekšniece, vienkārši kāda var būt. Ļoti brīnišķīga kolēģe bija. Un, un darbi tā tad arī, nu, kas man patīk. Un tur, nu, un te pēkšņi es saprotu, ka es esmu izdegusi. Nu, lūk, un kā tas izskatījās, kad es esmu izdegusi? Es sapratu, ka es vairs nespēju koncentrēties, un kad es kaut ko daru, un es nevaru saņemties. Man reāli ir grūti saņemties. Tā man, piemēram, bija jāskaita galdauti. Mēs izdomājam galdautus, krēslu pārvalkus, un es skaitu tos krēslu pārvalkus. Vienreiz man sanāk viens skaitlis, skaitu otrais sanāk cits skaitlis, skaitu trešo reizi vēl cits skaitlis. Es domāju, nē, nu, ko lai dara? Skaitīju ceturto reizi, un tad tas sakrita ar vienu no skaitļiem. Tad sapratu, nu, laikam šis ir pareizais skaitlis. Un tāpatās arī man bija tā, ka es vispār nu, es nevarēju, man bija tik grūti saņemties kaut ko darīt. Man vispār nebija motivācijas pilnībā. Nu, tāds iestrēguma stāvoklis, kad tā kā es domāju, nu, varbūt man jāiet projām no šī darba. Varbūt tās, ka man šis darbs jau ir, nu, pietiek. Varbūt kaut ko citu vajag. Bet atkal nebija tās drosmes, jo man tā kā, nu, nebija šī iekrātā nauda, lai es varētu aiziet un sākt uzņēmējdarbību. Nu, lūk, un arī es sagurusi biju fiziski. Nu, lūk, un tad es sapratu, ka es esmu visiem, visu kaut ko, nu, tā kā devusi gan darbā, gan tajā brīvprātīgajā darbā tik daudz, kad es esmu pazaudējusi savu brīvo laiku, kas esmu pazaudējusi tādu savu būtību. Un toreiz es nezināju, ka tā saucās izdegšana. Un ziniet, kas pats trakākais, kad pēc aptaujas 50% cilvēki ir izdeguši. Un ja tā ir profesija, kas ir cilvēks cilvēkam, palīdzošās profesijas, piemēram, medmāsiņas vai psihologi vai sociālie darbinieki, tad tie vispār var 70% izdegt. Ja viņi nemāk šīs problēmas nošķirt no sevis, bet viņas nes līdzi, nu, lūk, un tad izdegšanas pazīmes ir, ka tu dod vairāk nekā tev ir.
un ka tava enerģija plūst tikai uz āru, bet atpakaļ nenāk gandarījums, prieks un jēga, ka tavs trauciņš ir tukšs, bet tu gribi kaut ko dot citiem joprojām, bet tu pats neesi piepildījies, tu esi tukšs un bez spēka, emocijas ir nulle vai pat mīnuszīme, fiziski tu tikai gulēt gribi, un garīgi tu vispār gribi norobežoties no citiem, tu vispār negribi iet uz nekādiem pasākumiem, tu gribi palikt viens pats. Nu, tā viss ir slikti. Tātad ķermeņa signāls, jā, kā jau minēju, ir arī miega traucējumi. Tātad, ja jums ir miega traucējumi, padomājiet, kur jūs esat uzņēmušies kaut kādas lietas pa daudz, galvas sāpes, spriedzi. Tātad, kad, kad tu saproti, ka tev ir tas spiediens no tevis prasa, bet tu nespēji vairs dot, un līdz ar to arī novājinās tava imunitāte. Un kas ir ļoti traki, es tieši arī pēdējā laikā sastapos ar 3 cilvēkiem, kur šis stāsts ir ļoti bēdīgs. Viens no tiem cilvēkiem, viņam bija darbā tik milzīga slodze, tik daudz viņam prasīja un tā kā bija toksiskas attiecības darbā, ka viņš tik ļoti izdega, ka viņu ielika psihiatriskajā slimnīcā. Tāpēc tas ir tiešām nopietni. Un arī, ja jau ir tik traki, tad tas ir to definē kā slimību, kā arodslimību, un tur var ņemt arī tātad šo slimības lapu. Un otra dāma ir tāda, kas strādā sociālā darbā, un viņa saprata, ka viņai ir tik grūti, viņa negrib iet uz darbu, viņa vienkārši iet, bet viņa kājas velk uz darbu, ja viņa negrib to visu. Bet viņa iet tāpēc, ka viņai nav citas izglītības, viņa domā, ka savādāk nevar. Nu, lūk, un vēl kāda meitene, kurai viņa saka, viņa gribēja sev pierādīt, ka viņa var, un viņa gāja pāri tādam savam es, lai pierādītu, un viņa saka, man sāp visas maliņas, un es viņai paprasīju jautājumu, vai tu zini, kādam mērķim tu esi vispār radīta šajā pasaulē? Kas tu esi? Viņa saka, es iepriekš varētu atbildēt visu, bet tagad es nevaru tev atbildēt. Man galvā ir vienkārši tāda spriedze, tāds smagums, tāda nospiestība, un tas ir jau galējā variantā. Garīgā ietekme. Jā, kad sajūt, ka viss ir pa daudz, apjukums, nespēja pieņemt lēmumus, un tajā laikā, kad es biju izdegusi, es tagad sapratu, ka arī mana kolēģe bija izdegusi, jo arī uh, viņa nepildīja vispār darba uzdevumus, un viņa vienkārši darīja savas privātās lietas, jo patiesībā tajā brīdī viņai ģimenē bija ļoti tāda saspringta situācija, un viņa netika ar to galā, un viņa to nesa līdzi uz darbu, un arī darbā viņa nespēja neko darīt. Priekšniece mums uzdeva uzdevumus, viņai arī konkrēti, viņa saka, lūdzu, sagatavo man šo te, man jāizsūta klientam pēc stundas, un pēc stundas paiet, un viņa vēl nav sākus to darīt, tāpēc, ka viņa nespēja saņemties, koncentrēties, un, un arī man bija tāda sajūta tajā brīdī, kad manas smadzenes vienkārši samezglojas, ka viņas ir tik ļoti sapiņķerējušās, kad es, tiešām daudz pār daudz. Emocionālā ietekme. Ja? Kad daudziem ir tāds iekšējs tukšums, vienaldzība, neko negribu, nekur negribu. Nu, tas jau robežojas tiešām ar tādu depresiju, apātiju, un kas vēl ir ļoti svarīgi, cinisms. Kad tu parādās agresija, tu sāc dusmoties uz cilvēkiem, kur tu iepriekš nedusmojies, pēkšņi tu sāc dusmoties. Un arī kā šai vienai meitenei, kur teica, viņai zemes pašvērtējums, viņa gribēja tik ļoti sev pierādīt, ka viņa var, ka viņa pati var. Bet tas viņai nav vajadzīgs tajā brīdī. Nu tā, ka te arī mēs varam strādāt ar coachingu, lai arī celtu šo pašvērtējumu, te arī piepildītu kādu šo vienaldzību tukšumu, kurā tu esi iestrēdzis. Un šis cinisms arī, ja jūs, piemēram, redzat pie kolēģiem vai draugiem, kas vienmēr bijuši tādi forši, laipni, priecīgi, pēkšņi viņi ir tādi
dusmīgi, atcērt, negrib ar jums runāt, tad tā ir izsaukuma zīme. Varbūt vajag ar viņu parunāt un pateikt, klausies, varbūt, ka tu esi izdedzis, varbūt, ka man vajag tev palīdzēt. Nu, lūk, pietiks par to visu negatīvo. Sāksim manas pārvērtības. Nu, lūk, te es esmu. Šī bilde no pagājušās nedēļas. Es biju Spānijā ar Lauruņu, ar ko mēs taisām retrītus. Un ziniet, kā tā sajūta bija tā, kā, kad es esmu tādā sapņa piepildījumā, kad es varu būt skaistajās, siltajās zemēs un baudīt to visu skaistumu, ceļot un priecāties. Un arī nākošais nedēļa un aiznākošais nedēļa būs retrīti Spānijā sievietēm, kur mēs palīdzēsim sievietēm tiešām pacelties spārnas un lidot. Un, ziniet, un tas ir tas mans aicinājums, kurš man ir sirdī bijis un kur es vienmēr esmu gribējusi. Un, es to atradu, un es esmu reāli šobrīd laimīga. Bet kā tas viss sākās? Tātad, pirmkārt, atjauno savas robežas. Izdegšana sākas tajā brīdī, kad mēs pārstājam sargāt savas robežas. Kā es teicu, šajā brīvprātīgajā darbā, ārpus darba, es piekritu darīt daudzas lietas, kas man bija par daudz. Un es teicu, jā, jā, jā. Un iespējams, ka arī tu saki kādam tik daudz jā, jo, nu, kā tad tu viņam pateiksi nē? Bet tev ir tavs robežas, un tev ir svarīgi, lai tu būtu resursā. Un kad darām vairāk nekā mums ir dots un vainojam sevi, nevis apstākļus, tad tas ir tā, ka mēs vairs nespējam, bet nē, nu vēl šito, vēl šito, vēl šito. Aizem pēc darba un mājās atkal visi darbi, vai ne? Un mājās visu laiku tas ir non-stopā. Un arī man bija tā, ka es strādāju tajā darbā, un arī pēc tam šis te brīvprātīgais darbs, un es domāju, es negribu tādu dzīvi, kad es sēžu no rītā no 9 līdz vakarā 5 ziemeļu pusē, kur nav saulītes. Man ļoti svarīga saulīte, man ļoti svarīga daba. Bet, kad es sēžu tādā telpā, kur visu vasaru es nosēžu telpās, es tā negribu reāli. Un, kad tu sāc saprast, kas ir tas, ko tu pats gribi, uzdot sev jautājumu situācijās, kad tu saki jā, bet patiesībā, kad tas ir pret tavu būtību, pret tavu gribu, nav mums jāsaka vienmēr jā. Tev jāiemācās turēt savu mugurkaulu un saprast, kas ir tās lietas, kurām tev ir jāsaka jā, un kurām tev jāsaka nē. Un nebaidies par to, kad, kā tā situācija būs, jo daudzreiz bailes, mēs vairāk ieliekam savā galvā bailes, kuras nekad nenotiks. Un treniņš tev katru nedēļu pasaka vienu apzinātu nē lietai, kas tevi izsmeļ. Iedomājies tikai vienu nē nedēļā lietai, kas tevi izsmeļ, un vienu jā lietai, kas tevi piepilda. Samaini šos resursus, tos, kas no tevis paņem, uz to, kas tevi piepilda. Un coachinga instrumenti pašpalīdzībai. Tātad saraksti divos tādos ailītēs, kas tev atņem enerģiju un kas tev dod enerģiju. Uzraksti visu, tiešām, kas ir tās lietas, jo tu vairāk dari, jo tev sliktāk ir, jo tu sliktāk jūties. Tie cilvēki, kas varbūt tev toksiski, kas tev no tevis paņem nost, ieradumus, kas tev kaitīgi, kur tu jūties, ka tu sliktāk esi, un atkal otrādi, kas tev dod enerģiju, kādi cilvēki, kādas aktivitātes, kas ir tas, un tad tu redzēsi, ko samazināt un kur atkal kam pielikt klāt. Un kā jau arī Aiva pieminēja, ko mans ķermenis man šobrīd saka, ieklausamies sevī. Mēs tik ļoti esam aizņemti ar visu citu, ar to, ko citi saka, ka mēs aizmirstam paklausīties, ko saka mans ķermenis. Apstājamies un ieklausamies sevī. Ko saka tavs sirds? Vai jā, vai nē? Nesakam visam uzreiz jā. Un, ja ķermenis saka, ka vajag atpūsties, tad atpūties. Tas nekas, ka tie darbi ir sakrājušies kaudzu kaudzēm.
Tā, kad tu neesi resursā, tu tos darbus darīsi neefektīvi, un tas būs lēnāk nekā tā, kad tu būsi piepildīts ar resursu, ka tu būsi spēcīgs, jaudīgs, tad tu to varēsi izdarīt daudz ātrākā laikā. Vai tas, ko es daru ikdienā, saskan ar to, kas man ir svarīgi? Mēs daudzreiz darām lietas, kas mums nav svarīgi, bet mums katram ir kāda lieta, kam mēs esam radīti, kam mēs esam aicināti, kas ir tāda mūsu iekšējais sauciens, mūsu būtība. Un mēs patiesi varam būt efektīvi tajā, ja mēs darām to, kam mēs esam aicināti, kam mēs esam radīti. Un, ja tu vēl nezini, kam tu esi radīts, arī to var pie coachinga uzzināt, bet to arī visādos testos var uzzināt, bet arī ieklausoties sevī, vienkārši paliekot mierā un saprotot, kurās brīžos tas man, kad es to varēju darīt bez maksas, un es varētu darīt bez maksas, jo tas man tik ļoti patīk. Un 5 soļi uz atjaunošanos. Tātad pirmais ir, ka tu apzinies. Atzīsti, ka esi noguris, izdegšana nav slinkums. Man arī likās tajā brīdī, kad es biju izdegusi, nu kādam vajadzētu uzdot man pa pakaļ, lai es varētu piecelties un sākt darīt, bet nē, tas nav. Tas ir savs zīme, ka tavam ķermenim un dvēselē vajag palīdzību. Pārbaudi robežas, nosaka, cik daudz tu vari un vēlies dot, un iemācies pateikt nē bez vainas sajūtas. Atjauno saikni ar sevi. Daba, radošums, klusums, laiks vienatnē, tikai no miera dzimst jauna enerģija. Tad, jā, atjauno šo saikni ar sevīm un ļauj sev atpūsties. Ļauj sev aizbraukt atvaļinājumā, ļauj sev pasportot, elpot, elpošanas vingrinājumus pildīt, vingrot, jā, un ēst veselīgi. Meklē atbalstu. Tātad terapeiti, koči, mentori, kādi uzticami cilvēki, ka tu neesi viens. Atjaunošanās ir ceļš, nevis sacensība. Dzīvo saskaņā ar savām vērtībām, tātad dari to, kas atbilst tavai būtībai, un enerģija pati atgriezīsies. Un tu atkal varēsi dot no pilnas sirds, kas ir vajadzīgs. Un ja jūs pat neko nepaņemsiet no tā, ko es iepriekš teicu, tad atcerieties luksaforu. Pirmais, kam es pateikšu nē? Piemēram, nenest darbu uz mājām. Nebūt pārāk perfekcionistam, nekritizēties sevi tik ļoti, nešaustīt par to, ja tu nec kaut ko izdarīs. Jā, teikšana. Tas ir neteikt visiem jā, un pastāvīgi nesalīdzināt sevi ar citiem. Tu esi unikāls. Otrs ir, ko es samazināšu, ko es nedarīšu vairs tik daudz, kā es iepriekš darīju. Piemēram, sēdošu laiku pie datora bez pārtraukumiem. Paņem pārtraukumus ik pēc 20 minūtēm, pavingro dažus vingrojumus. Vai arī pārāk daudz uzdevumu, kā mums Aiva stāstīja vienlaikus, ja? Sadalām pa grupiņām, paskatāmies, kas mums ir svarīgākais. Un, jā, tiec galā ar to, ko tava galva saka, tās negatīvās domas par tevīm. Un jaunu ieradumu veidošana. Regulāri atpūties, miegs, lai tev ir labs pastaigas kustības svaigā gaisā, sarunas ar draugiem, nospraud robežas, izveido digitālo detoksu. Vismaz vienu dienu bez visiem sociālajiem tīkliem. Un mazām prieka un pateicības pauzēm katru dienu. Katru dienu apsēdies un pasakies par to, kas tev ir tik foršs. Mana enerģija ir resurss, nevis bezgalīgs avots. Kad saku nē citiem, es bieži saku jā sev. Tātad tu drīksti pateikt nē citiem. Tad tu pasaki sev jā. Tas nozīmē, ka tu sevi mīli. Un es aizgāju prom patiesībā no tā darba, es aizgāju prom no tā brīvprātīgā darba, un es aizgāju tur, kur ir daba, kur ir svaigs gaiss un tas, kas man ļoti, ļoti patīk. Un tas man reāli piepildīja, un šobrīd es esmu izveidojis savu uzņēmumu, un arī esmu coach, un tiešām tas man ļoti, ļoti, ļoti iepriecina.
Un atceries, ka izdegšana var kļūt par sākuma punktu, tās nav beigas, tas ir ielūgums sākt dzīvot saskaņā ar sevi. Jums varbūt nav jābūt tik radikāliem, lai iet projām no darba, sāciet ar mazām lietām, kaut vai samaziniet slodzi darbām. Un atceries, tu vari būt gaisma citiem tikai tad, ja pats esi uzlādēts. Un robežas nav egoisms, tā ir pašcieņas apliecinājums. Paldies un atceries, esi resursā.